Visiem sveicieni, ar jums kopā kompānija un mūsu Latvijas grupa. Es esmu Ingūna Pētersone, un mēs jau esam tikušies daudz skolās, un šī ir viena no sadaļām apmācībā, lai justu, cik tas ir vienkārši piereģistrēties un pasūtīt preci, lai uzsāktu savu darbošanos. Šī ir kompānijas lapa, un pagaidām kompānijas lapā informācija ir vācu valodā, un daļēji jau ir pieejama krievu valodā. Kad viņi būs latviešu valodā, tas būs atkarīgs no tā, cik mēs intensīvi darbosimies. Tāpēc mēs ierakstam tev šo piemēru. Un kā piemēru es ņemšu mūsu grupas partneri Arturu Pētersonu un parādīšu, kā, piemēram, viņš kā vīrietis piereģistrējās. Šeit augšpusē jūs redzat, ir jāieliek punktiņš. Ja ir sieviete, liek frau, bet es teicu, ka es rādīšu uz vīrieti, mēs liekam vīrietis. Šeit mēs ieliekam punktiņu, un šeit ir reģistrēt firmu, bet pagaidām par to nerunāsim. Un tālāk es rakstu uzvārdu. Šajā ailē mēs rakstam uzvārdu. Piemērs Pētersons. Jau sistēma aizgāja automātiski. Pēc tam mēs savus datus šajā. Un tālāk, kas ir ļoti svarīgi, šobrīd, ja mēs strādājam un tu dzīvo Vācijā, tad tu ieraksti savu mājas adresi. Ja tu dzīvo Polijā, tu arī vari ierakstīt savu mājas adresi. Bet visās pārējās valstīs jūs sazināties ar mums un mēs iedodam adresi. Nu šeit mēs redzam tavo adresi, kuru jūs varat rakstīt, bet mēs jums viņu pārsūtīsim precīzu. Tā ir Vācijas adrese. Ja? Šeit jūs ierakstat savu dzimšanas datus, šeit nevajag neko rakstīt. Un šeit jūs ierakstīsiet to adresi, kuru jūs arī tagad redzat, bet mēs pārsūtīsim jums pa e-pastu jau gatavo adresi. Šī ir iela, šeit ir pasta indeks, un šī ir pilsēta. Mēs rakstam valsti. Kad uzspiež uz šo, mums piedāvā diezgan daudz valstis, bet, kā es teicu, uzņēmums ir jauns, un pati sistēma vēl nedarbojās, tāpēc mums jāstrādā cieši komandā. Nākamā informācija, kas ir obligāti jāievada, tas ir telefona numurs. Un telefona numuru gan jūs rakstat ar visu valsts kodu, kas tas ir Latvijā +371, vienlāk savu mājas telefonu. Un tā e-pasta adresi. Ievadot e-pasta adresi, jums automātiski jau informācija aiziet uz e-pastu. Tālāk šeit neko pagaidām nevajag pildīt. Tie būtu informācija par jūsu karti, par to, kur jūs saņemsiet ienākumus. To jūs varēsiet izdarīt arī pēc tam, kad jau jums būs savs internet office un jūs strādājat. Un automātiski arī neko nevajag aiztikt, jo tas ir tā cilvēka numurs, kurš jums iedeva šo informāciju, jo tādā veidā mums veidojas struktūra. Un šeit ir ielikts cipariņš 1, tas nozīmē, ka jūs ņemat vienu iepakojumu. Pirmo reizi jūs ņemat vienu iepakojumu. Un šeit jums ir jāapstiprina noteikumi, jāieliek šeit punktiņš šajā te vietā. Un jau apstiprināt visu šo informāciju un aiziet visi jau uz kartes datiem. Nu, tas bija pats sākums, lai jums parādītu, kādā veidā mēs strādājam. Tālāk jau pie kartes datiem, es domāju, tur jums būs viss skaidrs. Otrais solis, kas ir jādara, ir jāiet savā e-pastā, bet tur mēs būsim atkal parādījuši video, soli pa solim, kā tas izskatās, bet e-pastā būs atnācis e-pasts ar saiti, uz kuras jums jāuzspiež, kura jāapstiprina. Un jānomaina tā parole, kas jums ir no kompānijas. Jūs ieliksiet savu paroli un tādā veidā jūs sākat darboties. Es apsveicu jūs ar pievienošanos mūsu komandā. Paldies, kad jūs noskatījāt informāciju un tādā jūs tagad sapratīsiet, kā jūs pasūtat savu pirkumu.
Pēc tam mēs otro ierakstu parādīsim jau, kā jūs varat nomainīt arī tos kartes datus, ievadīt, uz kurieni ieskaitīt naudu. Paldies! Ar jums kopā bija Ingūna Petersone.